Ja tava dienas kārts ir imperatori, tad šodien tu esi karaliene savā dzīvē. Šī kārts ir bagātības, rūpju un radošuma simbols. Tā aicina uzņemties atbildību par savu pasauli ar eleganci un gudrību, jo šodien vari radīt un attīstīt visu, ko vēlies. Imperatori ir māte, dārzniece un uzņēmēja vienā personā. Viņa prot ne tikai stādīt sēklas, bet arī pacietīgi gaidīt, līdz tās izaugs. Imperatori tev saka, parūpējies par savu mājvietu un vidi, kurā dzīvo. Šodien ir ideāls laiks, lai ieviestu kārtību, papildinātu mājokli ar skaistiem un praktiskiem elementiem vai uzsāktu kaut ko radošu, piemēram, pārstādītu puķes vai izceptu jaunu kūku. Šī kārts atgādina, ka skaistumam un komfortam ir nozīme, tāpēc nejūties vainīgi, ja gribas palutināt sevi ar jaunu spilvenu vai smaržīgu sveci. Taču neaizmirsti, ka pārspīlēta vēlme pēc perfekcijas var izraisīt stresu. Atceries, arī neliels faus var būt daļa no mājas šarma. Darba vidē imperatori norāda uz produktivitāti un radošumu. Šodien tu vari atrast praktiskus risinājumus sarežģītām problēmām un izcelties ar spēju savienot loģiku un intuīciju. Ja esi vadītāja, atceries, ka labākais līderis ir tas, kurš iedvesmo, nevis komandē. Ja strādā pie projekta, šī kārts iesaka izmantot savu talantu, organizēt un redzēt kopējo bildi. Un, ja ir kāds, kurš darbā paļaujas tikai uz tevi, atceries, tu esi karaliene, nevis kalpone. Deleģē uzdevumus gudri. Attiecībās imperatori aicina rūpēties un lolot emocionālo saikni. Šodien ir īstā diena, lai partnerim parādītu savu maigumu, taču neaizmirsti arī par sevi. Ja esi viena, šī kārts norāda uz iespēju iepazīt kādu cilvēku, kurš tevī redzēs īstu vērtību. Atceries, ka imperatori nemeklē partneri, lai aizpildītu tukšumu. Viņa ir pilnīga pati par sevi un zina, ka mīlestība sākas no rūpēm par sevi. Šodien ir diena, kad jāatļaujas izbaudīt savas sajūtas, no prieka līdz mierīgam piepildījumam. Imperatori atgādina, ka labsajūta sākas ar līdzsvaru. Ja esi pārslogota, izbrīvē sev brīdi atpūtai. Tas eitējies, īsai pastaigi vai vienkārši brīdim klusumā. Tātad, ja tava dienas kārts ir imperatori, tu esi aicināta radīt skaistumu, harmoniju un labklājību sev apkārt. Atceries, tu esi dzīves radītāja un iedvesmotāja. Karalienēm nav jāsteidzas, tās rīkojas gudri un pārdomāti. Ieklausies sevi un ļauj savai sievišķīgai enerģijai šodien plaukt. Daina bija kulinārijas pasniedzēja nelielā profesionālajā skolā. Viņas ikdiena nebija tikai mācīšana. Viņa vadīja darbnīcas, organizēja skolas pasākumus un palīdzēja audzēkņiem atrast savu ceļu šajā radošajā nozarē. Šorīt, kā ierasts, viņa izvilka savu dienas kārti pirms brokastīm. Imperatore, spēcīga un pašpārliecināta sieviete, kas sēž tronī, ieskauta dabas bagātībā. Daina sajūta tās nozīmi. Kārts mudināja ne tikai rīkoties, bet būt par to, kas spēj radīt un iedvesmot citus. Kad viņa ieradās darbā, priekšā bija gaidāma neplānota situācija. Viena no pasniedzējām pēkšņi bija saslimusi un nevarēja novadīt plānoto darbnīcu par sezonas ēdienu gatavošanu. Tas bija svarīgs pasākums, jo piedalījās arī vietējās pārtikas nozares pārstāvji, kuri vērtēja audzēkņu prasmes un centienus. Direktore ar vieglu satraukumu balsī lūdza Dainu pārņemt darbnīcu, kaut gan viņai pašai šāda lekcija nebija plānota. Daina nevilcinājās. Šis nebija tikai darbs. Tā bija iespēja palīdzēt audzēkņiem parādīt savas prasmes un parādīt, ka viņa ir ne tikai pasniedzēja, bet arī vadītāja, kas spēja būt iedvesmas avots. Viņa ātri pārskatīja kolēģis sagatavoto plānu, bet nolēma, ka nelielas izmaiņas varētu to padarīt vēl interesantāku. Darbnīcas laikā viņa darbojās ar audzēkņiem plecu pie pleca. Daina ne tikai mācīja, bet arī ar savu mieru un pārliecību radīja vidi, kurā jaunieši jutās droši eksperimentēt un uzdot jautājumus. Kad viens no audzēkņiem satraukti lūdza padomu, jo viņa gatavais ēdiens neizdevās, Daina mierīgi ierosināja alternatīvu pieeju. Viņas klātbūtne šķita stabilitātes un radošuma avots. Pasākums noritēja veiksmīgi, un pēc darbnīcas pārtikas nozares pārstāvji uzteica gan audzēkņus, gan Dainas darbu. Kāds no viņiem pat izteica komplimentu. Ir skaidrs, ka jūsu audzēkņiem ir lielisks mentors, kas viņiem palīdz izpausties. Daina pasmaidīja un saprata, ka imperatore šodien bija kopā ar viņu. Pēc tam, kad pasākums bija beidzies, Daina nedaudz pasēdēja klusumā, domājot par dienu.
Imperators kārts viņai bija atgādinājusi, ka vadīt nozīmē ne tikai uzņemties atbildību, bet arī radīt vidi, kurā citi var augt un izpausties. Viņa ne tikai aizstāja kolēģi, bet iedvesmoja audzēkņus darboties ar pārliecību. Dažreiz būt vadītājai nozīmē vienkārši uzticēties sev. Viņa nodomāja raugoties uz klusās virtuvē izklātajiem traukiem un receptēm, kas tikko bija atdzīvojušās viņas un citu rokās.